raksturo teksta nolūku un pamato savu viedokli. Manuprāt, abos tekstus viņa un olimpiskajam sportam veltīts mūžs nolūks ir iedrošināt lasētājus pievērst uzmanību sporta nozīmei un tā pozitīvai ietekmei uz dzīvi. Šī teksti, manuprāt, cenšas motivēt cilvēkus pieņemt sporta aktivitātes kā svarīgu daļu no ikdienas rutīnas un rast prieku un izvedību savā dzīvē. Manuprāt, viņa iedrošina lasētājus skatīties uz sportu caur sievietes acīm, aplūkojot to, kā attīstīt sevi un sasniegt savus mērķus. Manuprāt, grāmatā izceļ sporta nozīme sievietes pašpārliecībai, neatkarībai un personiskai izaugsmei, rada attiecīgi pozitīvu un motivējošu noskaņu lasētājus. Savukārt, olimpiskajam sportam veltīts mūžs plašāk skatās uz sporta kā universālu fenomenu, kas var ietekmēt tik vienu cilvēku, neatkarīgi no viņa vecumā, dzimumā vai arī dzīvesveidā. Autors šeit rosinās lasētājus redzēt sporta praksī, kā ceļu uz personiskā pilnveidošanos un sasniegumiem gan sporta lauka, gan ārpus tā. Šāds nolūks ir cienījams un svarīgs mūsdienu sabiedrībā, kura daudzi cilvēki cīnās ar fiziskām neaktivitātes un emocionālas veselības problēmām. Es domāju, ka abus tekstus izteiktā iedrošināšana pieņemt sporta aktivitātes var būt ļoti iedvesmojoša un kā arī atbalstoša, radot pozitīvas pārmaiņas un uzlabojumus dzīvē. Papildus tekstu nolūkiem ir svarīgi uzsvert arī to, ka abos tekstos tiek uzsverta sports kā veids, kā atrast prieku un kā izpausties, nevis tikai kā fiziska aktivitāte vai sacensību veids. Tas ir būtiski, jo tas atbilst mūsdienu pie veselīgas dzīvesveida, kuri cilvēki tiecas pie labklājības un emocionālās apmierinātības. Kā tavuprāt teksta izpaužas autora vai literāra tēla individualitāte? Es domāju, ka abus izvēlētos tekstus autori spilgti izpauž savu individualitāti, izmantojot savu personisko pieredzi, protams, emocijas un skatu punktu, lai sniegtu lasētājiem unikālu redzējumu par sportu un tā nozīme dzīve. Manuprāt, viņa autora Renāta Ezeriete rada siltumu un humanu atmosfēru, izcelot sporta nozīmē, sievietes dzīve. Viņa savā tekstā atklāja sporta lomas daudzveidību, pievēršot uzmanību ne tikai fiziskajām prasmēm, bet arī emocionālai un psiholoģiskai izturībai, kas nepieciešama, lai sasniegtu mērķus sporta un dzīve. Manuprāt, ar savu spēju iejusties sievietes ādā un atspoguļot viņas iekšējo pasaules kustību, autora tieši rada dziļu saistību starp lasētāju un to galveno varoni. Olimpiskajam sportam veltīts mūžs, tas izpaužas autora entuziasms un cieņu pret sporta pasauli. Bankovska piedāvā skaidru un izraujošu ieskatu sporta fenomenā, akcentējot to kā veidu, kā sasniegt augstāku izcilību gan sportā, gan arī dzīve kopumā. Viņa tiecas rādīt, ka sports nav tikai fiziskā aktivitāte, bet arī ceļš uz personiskā pilnveidošanos un izaugsmi. Ar spēcīgu dzīvi valdu Bankovska spēja uzrunāt lasētāju un radīt spēcīgu emocionālu sakni ar savu darbu. Tā kā abus tekstus autori spilgti izpauž savu unikālu skatu punktu un sniedz bagātīgu un savu skatījumu uz sporta pasauli un tas ietekmi uz cilvēku dzīvi. Viņi individualitāte padara šos tekstus aizraujošus un iedvesmojošus lasētājiem, nodrošināt unikālu lasīšanas pieredzi.